Redz, paņem? Jā, viss ir. Nē, taču viss skatībā. Tā, pagaidz ierakst jau? Sākam ierakst jau. Es apsēdīšos. Šo dziesmu sauc nožēlot. Pagaid, tev sākam jau. Jā, Labi, šo gan es izgriezīšu. 100%. es apsēdīšos. Nožēlojamie. Šo dziesmu sauc nožēlojamie. Labi, tik tā arī tikām. Man tad jāaptur šī dziesma, jo viņa izsmēl uz sevi. Bet jā, ir, kas šodien pa dienu? Ir otrdiena? Uz ko skaties? Uz dekorācijām? Jā, iesākam vēlreiz. Nu, nē, tas būs prikals, ka mēs iesākam katru sēriju šādi. Es negriezīšu ārā neko. Es nospiežu pogas, atnāk apsēžos, tā sākās katru sēriju, un tu saki iesākumu vēlreiz. Labi. Tātad, jā, no sākumā droši vien iepazīstam ar sevi tiem, kas vēl nepazīst mūs. Es esmu Lidija Terlāno, kāzu vadītāja mentālās veselības vēstnes. Un mani sauc Armāns Leimans, es esmu programmētājs un mūziķis. Šodien nebija plānots rakstīt nākamo sēriju, jo vakar jau viena tika publicēta, taču, ja Mēs esam aiz bipolārā loka. Jā, podkāsts aiz bipolārā loka, sveicināt. 4. epizode. 4. epizode, jau 4 sērijas. Super. Tātad, jā, nebija plānots rakstīt epizodu, bet, ja kāds seko manam Instagramam, tad varēja redzēt, ka es nedaudz aizsvilos par ļoti sāpīgu tematu. Jā, un tas temats ir pavisam vienkārši. Tie ir šarlatāni un krāpnieki, kas mēģina jums pārdot brīnumdziras vai stāsta muļķības par mentālo veselību ar nolūku gūt peļņu, kas monetizē mentālo veselību. Un es domāju, ka te nevajag, pirmās minūtes ir pašas svarīgākās, lai uzķertu to klausītāju, lai viņam būtu interesanti. Un mēs varam būt, es varu godīgi teikt, ka tas, kas mani aizsvilināja, bija persona Viktorija. Es viņu nekur netegošu šoreiz, viņa par to arī sacepās. Bet fakts ir tāds, ka cilvēks, kuram arī ir pašpašanāla traucējumi, bet iespējams arī Minhausena sindroms, jo viņai ir neapvienojams diagnozes, saka, vērsies pie manis un es tev par 50 eiro sniegšu konsultāciju un pastāstīšu, kādas zāles tev vajag lietot, ko tev vajag darīt, ko tev nevajag darīt. Šis cilvēks nav vērsts, šis cilvēks ir tāds pats cilvēks ar traucējumiem kā mēs, bet mēs nepārdodam jums brīnumdziras un mēs nereklamējam sēnes savā profilā psilocibīnu, narkotiskās vielas vai Lions Mane, kuram nav pierādīta efekta uz cilvēkiem, kā brīnum līdzīgs, kas tagad mums palīdzēs. Mēs sakam, ka ir jālieto zāles, ir jāklausa ārstiem. Un tas ir labākais padoms, ko jums kāds jebkad dos. Redzat Instagramā stāstīņus, kuros jums saka, es esmu atsākusi sniegt konsultācijas, vērsieties pie manis un mēs noskaidrosim, vai jums izrakstītās zāles ir korektas, pareizas vai diagnozi ir uzstādīt korekti. Tās ir tādas muļķības, ka es nevarēju izturēt, un mēs nolēmām, ka šodien jāraksta epizode. Iespējams, ka es runāšu daudz vairāk, jo Lidija jau bija satraukusies par to, ko sūdzēs tiesā, un es viņai saku, vārda brīvība ir diezgan plaša Latvijā, un kamēr vien tu nerunā pilnīgas muļķības un nedraudi cilvēkiem, viss ir kārtībā, un tas ir ļoti labi, ka mēs varam runāt par šādām tēmām, jo ir cilvēki, kas tiešām cieši, kas vēršās pie šādiem šarlatāniem, pie krāpniekiem, meklējot palīdzību, redzot saturu internetā, un viņiem šķiet, varbūt šis man palīdzēs, šis cilvēks man varēs palīdzēt, jo viņš iet tam cauri un arī cieš no tā. Un tā nav. Jums palīdzēs ārsti, jums palīdzēs cilvēki, kas ir mācījušies to gadus daudzus un ieguvuši ārsta izglītību, ieguvuši diplomu, kuriem ir tiešām nevis internetā savāktas zināšanas, bet Diploms, pamatotas zināšanas un gadiem krāta pieredze un patiesi darbs ar pacientiem, nevis vienkārši darbs ar sociāliem tīkliem. Un mēs nepārdodam mēs arī sevi, mēs neesam arī nekādas preces. Un mēs vienkārši dalamies savā stāstā, dalamies, kā mums iet. Un jā, ārzemēs ir šādi mentālās veselības advokāti, jeb koči, jeb vēstneši, jeb sauciet, kā gribiet, bet tie ir cilvēki, kas vienkārši cīnās pret stigmu, nepelna ar to, vienkārši to dara, lai palīdzētu citiem cilvēkiem un sniegtu informāciju. Tā ir informācijas sniegšanas vietne, veids, un arī šie cilvēki, mēs esam patiesi pa visu pasauli, un es esmu divās tādās community,
I am bipolar un Polar Warriors. Un jā, mums tagad veidojās vēl viena community. Bipolar Belong. Jā, Tā, pareizi. trešā sanāk vispasaules, jā. Tā kā mēs esam no dažādām valstīm, un tas nav vienkārši viena cilvēka subjektīvais viedoklis, tas ir tiešām daudzu bipolāro viedoklis, kas runā vairākās valodās un dzīvo dažādās valstīs, un mums visiem ir līdzīgi stāsti. Mēs dalamies un mēs kopā laužam stigmu, un nē, šeit nav stāsts par to, ka mēs pārdodam kaut ko vai vēlamies sniegt kaut kādas konsultācijas vai kaut ko, mēs to noteikti nedaram. Konsultācijas mēs nesniedzam, mēs vienkārši varam aprunāties ar cilvēku, vienkārši cilvēcīgi aprunāties, Mēs varam uzklausīt. padalīties savā pieredzē, bet tas arī viss un aizsūtīt pie ārsta. Viss. Tā kā tikai un vienīgi ārsts, arī, protams, reizēm tā ir slimnīca, tas neko tur nevar darīt, vienkārši tā tas ir. Un ārsts, jāmeklē ar savus ārstu īstenībā, patiesi tā arī. Ārsts var mainīt, kamēr atrod savu ārstu. Vēl tomēr es atceros, es gribēju piebilst ļoti smieklīgi, ka šīs personas Instagram profilā pie psilocibīna sēnēm ir šērots ārsts dr. Andris Saulītis, kuru tajā brīdī, kad es pirms vairākiem gadiem ārstējos Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kad viņš vēl tā saucās, man viens pacients pastāstīja, kā šis ārsts operē. Tātad tu samaksā naudiņu aploksnēšam ārstam un tu tiec pie invaliditātes grupas, par ko tu saņem naudu vai pie kādas diagnozes. Pie invaliditātes grupas tas ir tas, ko visi mērķē, jo tu vari braukt ar sabiedriskiem vēl, tev valsts maksā naudiņu, tev ir vēl dažādi atvieglojumi. Un vienkārši par kukuli piešķir diagnozi, rokas mazgā tīri. Es nodevu šī pacienta, kurš to bija piefiksējis iesniegumu knabam, nepagāja ilgs laiks, kad dr. Andris Saulītis iesniedza atlūgumu, pasludinot to zem durvīm un vairs darbā nekad neparādījās. Un tagad viņš rada saturu Krievu medijiem, stāstot droši vien tādas pašas muļķības, kādas viņš stāstīja tajā brīdī, kad viņš bija ārsts, jo viņam bija ļoti skaista valoda, un viņš arī visus zināja, un tāds eksperts. Viņam bija diploms, bet viņš bija ļoti, ļoti draņķīgs ārsts, jo ir labi ārsti, ir slikti ārsti, meklēt savu ārstu, meklēt, kamēr atrod savu uzticības personu, kas jūs saprot. Nav jābaidās mainīt ārstus. Es esmu mainījis ārstus ļoti daudz, tagad es esmu pie ārstas jau turos gadiem, bet tas nebija viegls ceļš. Un ko es ar to vēlējos pateikt, ka tādu atrod, psilocibīns, narkotikas nelietojam, tas nav labi mentālajai veselībai nekādā veidā. Ok, ir pētījumi, ka depresijā varbūt tas var palīdzēt. Bet tie ir pētījumi, kas nav tie ir tādi, ar dakšu pa ūdeni rakstīti. Ir zāles, un tad ir eksperimenti, kur tiek testēti kaut kādi nākotnes risinājumi. Varbūt nākotnē tas būs, bet tas ir šobrīd nelegāli, un tas netiek rekomendēts. Jo psilocibīns, es esmu lietojis psilocibīns, starp citu, tas arī bija viens no triggeriem manai pirmajai mānijai. Es aizbraucu uz Nīderlandi, starp visiem savām citām narkotikām nopirku arī psilocibīnu, man bija tāda ekstāze, tāds kaifs, es kaifoju, es gāju pa ielas, redzēju pasauli krāsās, kādas nekad vēl neesmu redzējis. Es piedzīvoju labākās dienas savā mūžā, un tas ir mānīgi. Tā bija viltus sajūta, tās nebija labākās dienas manā mūžā, tā bija krīzes situācija. Un, ja cilvēki jums saka, lietojiet, makrodozējiet, pat ne mikrodozējiet, lietojiet, tas jums palīdzēs, jo man tas palīdzēja, kā šī persona Viktorija saka. Un tas ir tāds bullshit, tas ir tāds risks, un kādus padomus dot cilvēkiem ir absurds vienkārši. Nevelti tās vielas nav legālas, tātad tās vielas ir aizliegtas, un ja viela ir aizliegta, tātad ir skaidrs, vairāk kā skaidrs, ka no tās vielas nav nekas labs un ir jāturas pa gabalu. Un es domāju, ka tas ir visiem saprotams un skaidrs, ka ja viela ir aizliegta, tātad nekas labs tur nav un nav tāda viela jālieto. Ir tīpaši, ja ir problēmas ar mentālo veselību, ir jālieto tikai vienīgi psihiatra izrakstītas zāles, sava psihiatra izrakstītas zāles, kurš zina anamnēzi, kurš ārstē, pie kura ir uzskaitē un ar kuru komunicē un sadarbojas visu laiku. Un tas psihiatrs tikai arī ārstē ambulatori. Vai arī slimnīcā, un tas ir cits stāsts. Bet uz pašārstēšanās kaut kāda rēķina, protams, cilvēkiem iesādzās šis te pašārstēšanās mehānisms, vēlme sev palīdzēt, kad ir slikti, kad ir grūti, un tad iet vaļā visādas vielas, un tad iet vaļā visādi aizdomīgie konti, un tad iet vaļā viss kaut kas. Vienkārši gribot sev palīdzēt, bet ir vienmēr jābūt kritiskai domāšanai
un ir jābūt kaut kādam pamatam, kur tiek vispārībā šī informācija iegūta, no kurienes. Tas pats ar marihuānu. Daudz cilvēku lieto to kā pašārstēšanās līdzekli, bet cilvēkiem ar mentālās veselības traucējumiem ir milzīgs risks lietot šo it kā vielu, kas ir varbūt jau legāli citās valstīs. Un tur ir pētījumi apakšā. Tas nav tā nav joka lieta, tas ir palaidē mehānisms. Tas veicina nopietnas saslimšanas, tīpaši ilgtermiņā lietojot. Jūs varat pat, es esmu jautājis, man Perplexity, kas ir ChatGPT analogs mākslīgais intelekts, viņam vienreiz izstāvēja vispār narkotikām, kāda ir ietekme bipolārajiem un markām, LSD un marihuānai. Un es tagad necitēšu, ko man atbildēja, bet tas ir risks. Un tagad narkotikas iegādājas ir tik viegli. Ir Telegram bots, kurā tu aizpildi, ievedi savu adresi, ievedi, kad tu vēlējies, cik tu vēlējies, un pie tevis piebrauc mašīna, novada atstāja tepat Latvijā, Rīgā. Ar to nevar tikt galā policija, jo policijai rokas nav visaptvarošas. Bet, ko es ar to gribu teikt, vienkārši centieties atturēties, tas nav veselīgi. Un dievdēļ, jūs esat uzpīpējis zālīti, nebrauciet pie stūres. Man tikko bija gadījums, kad viens čalis man zvana no rīta 6 laikam un saka, klausies, man te baigie mērs, es tikko iekļuvu avārijās, es lietoju zālīti, man tas otrs šofers, kurā es ieskrēju, saka, ka tu līdz sauks policijai, es nesamaksāšu 150 eiro, vai tu var man aizdot. Nē, situācija ok, es cilvēkam palīdzēju, bet tāpat laikā, priekš kam pie stūras zem apreibinošajām vielām cilvēki saņemieties. Un arī zem zālēm. Bet arī zem zālēm zem miega zāles. Ir speciālas zāles, grupas, zāļu, ko izskaidro psihiatrs, un zem tām zālēm nedrīkst. Un ir jājautā psihiatram, jājautā ārstam, zem kurām zālēm, kuras zāles darot drīkst braukt un kuras nē. Un skaidri un gaiši pasaka, ar kurām var braukt un ar kurām nevar. Un ar tām, kurām nevar, ir tās vienkārši dzer uz nakti un viss. Un pa dienu tādas nelieto, un tas ir pilnīgi normāli. Ir viss jājautā ārstam. Ja braucam ar mašīnu, prasam ārstam, vai mēs varam braukt, ko mēs varam, kā mēs varam. Ārsts visu izstāst. Un te mēs arī varam cilvēki brauc, ir tādas arī zāļu aprakstos, tajās lapās ir rakstīts, ka drīkst apkalpot mehānismus un viss, no tām vienkārši ir tā. Un te arī varam ātri laust vienu mazo stereotipu, ka cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām tiesības atņem, ka nevar braukt pie stūras. Muļķības. Ja tu neapdraud sevi apkārtējos, ja tavs veselības stāvoklis to atvaino, ja tu lieto zāles, tev tiesības neviens neatņems. Uzskaita, eksistē, bet nebūs tā, ka cilvēki tagad teiks, ka tāpēc, ka tev ir diagnoze uzstādīta, tu vairs nedrīkst vadīt auto. Daudz no tā baidās neiet varbūt pat pie ārsta, ja viņiem bauti nevarēs vairs pārvietoties. Bet sliktāk, es atvainojos, manuprāt, ir sliktāk, ja cilvēks, kurš neiet terapijā, neārstējās un psihozē brauc pie stūras, nevis tāds, kurš lieto zāles, ir kontrolētā terapijā, ambulatori ārstēs un vada automobīli, stabilā stāvoklī, spējīgs reaģēt ikdienā uz ielas un tam līdzīgi. Tā kā, ja mēs salīdzinām šos divus svarkausus, man liekas, tur nav ko salīdzināt, un jautājums par automašīnas vadīšanu automatiski atkrīt. Tā tieši ir. Tieši tā. Man joprojām ir tiesības, kopš 18 gadiem nebrauc ar auto, bet nekas nav atņemts pēc visām manām 15 plus reizēm slimnīcā, tā kā tur nav ko baidīties. Tagad man galvā jau ir otrs cilvēks, Artūrs, uzvārds neteikšu, es īstenībā neatceros, kāds tas bija, bet kāds reperis Aimīna Labi dalījās Instagram stāstā ar tiešraidi, kurā es uzklišanāju, tika aizvest uz unlisted, uz nerindotu YouTube video, kur cilvēks tiešraidē 500 cilvēku auditorijai stāsta par to, ka visas problēmas slēpjas vēderā. Zarnās. Zarnās ir smadzenes. Zarnās ir smadzenes. Ēdiet to, ko es jums saku, ēdiet. Jums nebūs zāles jālieto, jums pie ārstiem nebūs jāiet. Dzīve atrisināsies. Es uzreiz starpinu savas 5 kapeikas. Nedrīkstam klausīties, ja mums ir jādzer zāles. Mēs nevienu neklausamies, izņemot savu ārstu un dzeram zāles. Visi. Punkts. Visi, kas stāsta, ka mēs varam izārstēties, izdziedināties ar, es nezinu, masāžām, maģiskām tur lietām, vai vēl nezinu ko, vai vienkārši ar ūdeni, vai ar vēl nezinu ko. Nedrīkst ticēt un ir jātic savam psihiatram īstenībā. Tas ir tā kā štajā anekdotē neuzticies nevienam, pat savai latviešu valodas skolotājai. Bet fakts kā tāds, arī man ir uzrunājuši šāda veida speciālisti. Es nezinu, kā viņi saucās, ar burtu bija šie pašpasludinātie terapeiti, kas masē vēderu. Un stāsta, ka smadzenes ir zarnās, viss jau būtu labi. Veselam cilvēkam,
kuram nav problēmas ar mentālo pusi, var darīt, īstenībā veseli cilvēki var darīt jebko. Viņi var masēt vēderu, viņi var, es nezinu, dzert tur kumelīšu tēju, bikcūdeni vai vērmeles, vai tur, es nezinu, vēl kaut ko, vai, darīt visu kaut ko, tur iet, es nezinu, retrītos un tam līdzīgi. Viss kārtībā, ja cilvēks ir vesels, spējīgs, kritiski situāciju izvērtēt, nav nekāda jautājuma. Bet, ja cilvēkam ir kaut kādas mentālas problēmas, diemžēl šiem cilvēkiem ļoti bieži trūkst kritikas, vienkārši nav kritiskā kaut kāda uztvere, jo mums tas, man arī tas tieši tāpat ir, man pazūd, un man liekas, jā, un es sāku ticēt visam, ko man stāst, un man var piestāstīt pilni savspiem, tu zini. Piekārt ar makaroniem visu, un es ticēju visam, ko man saka. Bet fakts kā tāds, jā, man arī bija nesena pieredze, ka man piedāvāja mani izdziedināt ar vērmeles tēju, un zvanīja stundu, man stāstīja, ka man smadzenes esot nevis galvā, bet zarnās, un vienkārši vajag masēt pareizi vēderu, un viss ir bērnības traumas, un nevajag dzert tās zāles tikai, un visu to stāstīja pašpasludināts terapeits. Es neatceros, kā to onkulīti sauc, bet bija baisi, ka onkulīts grib nevis samaksu par savu terapiju saņemt, es nezinu, kaut kādā grāmatvedībā, es ceru noteiktā kārtībā ar nodokļiem, bet gan mēs kaut ko varam sarunāt, un onkulīts ir gatavs man masēt vēderu tāpat vieni. Kāds valdars. Jā, tas bija diezgan baisi, un tādēļ ļoti jāuzmanās. Tagad man kritiskā domāšana ir spēcīgākā bija, jo pirms tam es arī darīju visu kaut ko, un ezotērika bija mans draugs, un varēja iestāstīt nezinu ko, un es tikai maksāju un gāju, un pirku kursus, un braucu, nezinu, retrītos, un ieguldīju līdzekļus pilnīgi tur, kur nav jāiegulda, tā vietā, lai ietu pie ārsta un dzertu zāles un iet terapijām kļūt stabilas. Vienkārši izniekoju savu laiku. Līdz ar to mans viedoklis par šīm aizdomīgajām terapijām, ezotēriskajām un visādiem šitiem pašpasludinātajiem speciālistiem, ir diezgan apšaubāms, jo, tas nenoved nekur pie laba gala. It īpaši, ja mēs sākam klausīties cilvēku, kurš apstrīd ārsta nozīmētas diagnozes un mēģina iedvest šaubas par medicīnu, par psihiatriju, par ārstiem reāli, kāda tā ir, un cilvēks sāk neusticēties saviem ārstiem, bet iet pie sievietes, kas vienkārši kaut ko stāsta un piedāvā atrisināt problēmu, izķidāt jautājumu, jo viņa zina laikam labāk par ārstiem. Es nezinu, mani tas satrauc. Man tas liekas aizdomīgi, un es neiesaku šādiem cilvēkiem uzticēties, kas jums stāsta, ka jums ir jāapšauba jūsu diagnozes, ka ārsts ir uzlicis nepareizu diagnozi, vai jūs dzerat ne tās zāles, un tagad sieviete spēs no malas, bez nekādas izglītības medicīniskās, bez pilnīgi nekāda pamatojuma, ne likumiska, nekāda spēs jūs tagad ārstēt un koriģēt terapiju, ko patiesajā būtībā viņa nedrīkst darīt, un neviens likums, diemžēl, šo neregulē. Tie ir cerība vai sapņu pārdevēja cilvēks bezizējas situācijā, krīzes situācijā meklēs salmiņas, kur pieķerties. Un šie pārdevēji, viņi māk apvārdot, viņi māk jums pastāstīt, ka jā, taču tie jo redz, ārstiem ir jāsaka taisnība, ārsti nevar teikt, ziniet, šīs zālītes jums, uz urā lietojat, un jūs esat vesels, un ārsti nevar garantēt. Kāds būs organisms, neviens nezina, tāpēc tiek terapija meklēta. Tas nav tā, ka aiziet pie ārsta, pirmā zāles no plauktījums derēs. Nē, visiem tiek terapija koriģēta individuāli, katram ir cits organisms. Neviens ārsts nevar kopiju pēst uztaisīt. Un tās zāles ir jāpiemeklē, un tiešām ir jāiet regulāri pie ārsta, kamēr tiek atrasta kombinācija, kas strādā jūsu gadījumā, kas strādā uz jūsu ķermeni. Tie var būt pat gadi. Tas nav tā, ka tās ir dažas nedēļas, tie ir gadi meklēt terapiju, tas ir ilgi, tas nav vienkārši, un līdz ar to vienkārši paņemt kaut kādu tur eļļiņu un pateikt, ka eļļiņu jūs izdziedinās, tā nebūs. Tāds nenotiek. Tāds nenotiek. Tā kā, jā, sargiet sevi, sargiet savu veselību un sargiet arī savu maciņu, ko lai saka. Droši vien ir labākas lietas, kur ieguldīt naudu, nekā kaut kādos aizdomīgos pašpasludinātos speciālistos bez kaut kāda pamata.
Jā, un es domāju, ka varbūt mēs pat varētu noslēgt sēriju šeit, jo galvenais ir pateikt, šī būs īsa, tas nozīmē, ka cilvēki varbūt arī nostīsies līdz galam. Un tad bija svarīgi to pateikt, bija svarīgi ierakstīt šo, kamēr vēl tas viss ir. Man tas bija svarīgi, kamēr es vēl vāros, jo man vienkārši uzsika asini tādas lietas. Bet kamēr vēl stāv prātā, bet galvenais message, ko mēs vēlamies izteikt, un mēs uzrakstīsim arī lieliem burtiem šeit. Sargiet sevi, savus tuviniekus, savus mīļos, savu veselību, un piemetināsim arī savu maciņu. Tieši tā. Paldies, lai jauka diena!